Patiesās vēlmes pārbaudi, vai tu pareizajās durvīs klauvē. Skaties, ja tu vēlies piepildīt savas vēlmes un mērķus, tu to neizdari un tev rodas vilšanās. Sveši mērķi un sveši sapņi – tas ir tas, ko mums uzspiež no ārējās pasaules. Apkārtējie cilvēki, reklāma, modes tendences. Tas ir tas, ko mēs paši nevēlamies, bet tas tiek uzspiests. Piemēram, jauns dzīvoklis, jauns kažoks, atvaļinājums Balī, bet tās visas nav mūsu patiesās vēlmes. Dārgs, kvalitatīvs kažoks, liela milzīga māja, atvaļinājums zem kokosa palmām – tās visas ir prāta spēles. Un šīs lietas tev neatnes ilgi gaidīto laimi. Kā atšķirt patiesās vēlmes no meliem un kā galvaspilsētas centrā sadzirdēt savu intuīciju? Nevajag tiekties pie svešiem mērķiem, jo uzmanību, sveši mērķi, sapņi – tā ir sveša dzīve. Dzīvojot ne savu dzīvi, iestrēgstot melos un svešu cilvēku sapņos, tev vienkārši zūd prieks, tev zūd gandarījuma sajūta, tu visu laiku esi neapmierināts, vai tev ir pazīstamas šīs sajūtas? Pie tām var gadiem ilgi strādāt vienu un to pašu lietu darot un nesasniegt vispār nekādus rezultātus būtiskus. Un novērojot, kā citi ātri sasniedz vēlamos rezultātus. Un šeit atkal nākas patiesi apdomāt, kas ar mani nav tā. Kādreiz izvēloties ne savu dzīvi, ne savus sapņus, tu vienkārši atver sveša cilvēka durvis, un tu, protams, nejūties laimīgs, tu nejūties apmierināts, tāpēc, ka tur nav nekā tava. Tā ir visa sveša dzīve, un tev vajag atrast savas patiesās vēlmes, ko tu patiesībā tu pats gribi. Akli kopējot citus un pakļaujoties sabiedrības spiedienam, tu patiešām dzīvo svešu dzīvi un ne savu. Un tādā veidā tu vienkārši kļūsti nelaimīgs, neapmierināts, jo tu nedzirdi savas patiesās vēlmes patiesībā, ko tu pats vēlies. Un dzīvojot svešu dzīvi, tev vajadzēs vienkārši par to ļoti stipri pēc tam nožēlot. Kādā no pensionātiem medmāsiņas uzdeva padzīvojošiem cilvēkiem, par ko tieši viņi nožēlo savā dzīvē. Un visi kā viens atkārtoja par to, ka viņi nožēlo to, ka viņi nepiepildīja savus mērķus un savus sapņus. Viņi dzīvoja par labu tā, kā citi uzskatīja, kā viņiem ir jādzīvo. Tāpēc obligāti katru dienu pieņemot lēmumus, jebkādus ikdienas globālus lēmumus, padomā, vai tu pēc tam nožēlosi, ka izdarīji, vai nenožēlosi, ka neizdarīji. Paskaties uz savu dzīvi. Tu pats redzēsi to, ka nemazums vēlmju un mērķu ir varbūt tie, kurie nav patiesi tavi. Tāpēc apzinies un jautā savu jautājumu, ko tu gribētu šobrīd darīt un ko tu gribētu šobrīd mainīt savā dzīvē. Viss ir tavās rokās. Un tie, kurie vēlas vairāk uzzināt, konkrētāk par attiecībām, droši piesakojamies un mājaslapā norādīta visa informācija par kursu Laimīgas attiecības, pateicoties domu spēka praktikām, un tur tu spēsi atjaunot attiecības, uzlabot attiecības un saglabāt attiecības. Tiekamies kursā!